Man ir ko teikt. 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 Man nav ko teikt. Mums Ir ko teikt. Vai tu esi domājis par piedalīšanos Erasmus programmā? Vairums studentu uzskata, ka piedalīties Erasmus programmā un studēt viesaugstskolā būs viegli, bet es vēlētos brīdināt par problēmām, ar kurām būs jāskars un kuras būs jāpārvar. Pirmkārt, būs jākārto vairākas formalitātes, kuras aizņems daudz studentu dārgā laika, un tas būs jādara individuāli. Iespējams saņemt konsultāciju no RSU Erasmus studentu koordinatoriem, bet pārsvarā ar visu būs jātiek galā pašam. Otrkārt, ir jāuzmanās arī par kredītpunktu pārnešanu, jo kredītpunktiem ir uzmanīgi jāsako līdzi, ir jāsaskaņo mācību priekšmeti ar viesaugstsskolu un jāskatās, cik kredītpunktus piedāvā katrs priekšmets. Treškārt, var būt problēmas arī ar stipendijas apjomu. Katrai universitātei ir atšķirīgs stipendijas apjoms, tāpēc ir jāuzzina laicīgi, cik liela ir stipendija un jāsaskaņo tas ar savām finansēm iespējamām, kas būs jāpieliek klāt Erasmus studiju laikā. Un ir vēl vairākas nelielas problēmas, kā valodu kursi, mājokļu atrašana un integrēšanās vidē. Studenti, kas jau ir piedalījušies Erasmusā, piedāvā laicīgi sākt gatavoties Erasmusam un izpētīt augstskolas, kurās vēlēs studenti, un kārtot formalitātes pēc iespējas ātrāk.